Lēšprieša diena, vēsture, cīņa, brīvība Latvijā. Diena, kad godinām mūsu Latvijas tautiešus, kas cīnījās, krita, ieguva pašu dārgāko, kas mums var būt, brīvu un neatkarīgu Latviju. Tā bija un būs īpaša paudze, kurai bija iespēja ar savu sirdsdegsmi, ticību un mīlestību izcīnīt un nosargāt brīvību savai zemē. Latvijas vēstures līkloči mūs norūda. Mums piemīt spīds un griba iestāties par savu valsti, patriotisms, kā arī lepnums par piederību Latvijai. Šogad mums pārbauda kaut kas pavisam nezināms, kaut kas bīstams un neatšifrējams, kas liek būt vienotiem, pacietīgiem, atbildīgiem vienam pret otru un savu valsti. Brīva un plaukstoša Latvija nav izgudrojums. Par to liecina ik katra vēstures lapuse, pēc kurām saprotam, ka mūsu brīvības cena ir bijusi augstā. Šodien, aizedzot svecītes, atcerēsimies mūsu vēsturi, pieminēsim Latvijas tautas varoņus, domāsim gaišas domas par mūsu nākotni, par mūsu cilvēkiem, pilsētā, novadā, Latvijā un plašajā pasaulē. Būsim viens otram. Dziļā cieņā pieminēsim un glabāsim atmiņā mūsu tautas varoņus.
Dārgie pilsētas un novada iedzīvotāji, Latvijas valsts neatkarība tika pasludināta 1918. gada 18. novembrī, bet patiesu brīvības sajūtu ik viens tā laika latvietis spēja apjaust tikai pēc 1919. gada 11. novembra, kad pateicoties latviešu karavīru varonībai, gribas spēkam un gara stiprumam, sīvā cīņā tika pārspēta rietumu brīvprātīga armija. Šie drošsirdīgie Latviju vīri, kuri nenobijās no pretinieku armijas pārspēka un devās nāvei, lai atbrīvotu Latviju, ir snieguši mūsu mazajai tautai iespēju šodien runāt par Latvijas valsts ideāliem un sasniedzamajiem mērķiem. Sirsnīgi jūs visus sveicu Lāčplēša dienā un aicinu ikvienu šodien apzināties savas saknes, iededzot siltu sveces liesmu, lai ar klusuma brīdi un lūgšanu Dievam godinātu mūsu varonīgos karavīrus. Lai Dievs mūs svētī, sargā, un Dievs svētī Latviju. Latvijas iedzīvotāji. Vēstures līkošos mums ir radusies iespēja dzīvot demokrātiskā valstī, ko jāspēj novērtēt ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Sargāsim šo demokrātiju ikdienā gan savā sirdīs, gan ar saviem darbiem. Nepakļausimies totalitāro režīmu un citu Latvijas ienaidnieku dezinformācijai un turēsim demokrātiskās vērtības savā prātā. Sveicu jūs 11. novembra svētkos, salvas mūžu Latvijai!